Sveiki visiem! Es šodien neesmu darbnīca savējā. Es kaut kādā istabiņā esmu vienīgi. Es šodien nestāstīšu nekāds kaut tur instrumentu apskats vai kaut ko taisīšu. Šodien kaut kas būs cits un tāds jauns priekš manīm. Es lidošu uz Somiju. Tur es gribu uzfilmēt, kā tur ir, kā tur Somijā izskatās viss. Tas būs kā vlogs sanāk. Un vienīgi, kāpēc es Somijā lidoju? Tāpēc, ka es skolā mācos ārot kursnieks par galvnieku, tāpēc man ir YouTube kanāls Gorswood tur un galvniecībām. Jo tas ir kā mans mīļākais, kā hobijs vai kā profesija, kā es mācos. Un tas man ir pēdējais gads, ka es 3. kursā eju, un es kā Erasmus Plusā piedalos, kā labākais galvnieks, tur ārot kursā. Es lidošu uz to Somiju un drosmīgākais. Un jā, tur es gribēšu uzfilmēt, kā tur ir, kā tur pirmo reizi es lidoju. Es domāju, ka būs labs tas video par to. Un tagad lidosim un brauksim uz Somiju. Sveicināt Tamperē. Nu, tur gandrīz vai tikai stāvvietas, bet es esmu Tamperē vismaz. Sveicināt manā studijā. Nu, var teikt, ka tas ir man istaba. Es tur pastāstīšu, kā man bija Somijā tieši, jo to, kā es teicu, ka vlogs, vlogiem tur jābūt kā, ka tu filmē un stāst tieši, ka man tieši jābūt bija Somijā, nu, jāstāst. Bet man tas kā nesanāca baigi, tad es mēģināšu kā runāt caur mikrofonu šitai tieši, savā istabā, nu, kā man tur bija viss, ok? Ok. Tātad, kā jūs redzējāt, kā es braucu kā uz Rīgas lidostu, kā, protams, kā lidot uz Somiju, tur kā nodot tos koferus. Kā es biju teicis, ka tas kā pirmo reizi, ka es lidojis ar lidmašīnu viss. Vienīgi es teikšu tā, pirmo reizi lidošana baigi interesanti bijis. Nu, vienīgi, ka tur caur logu skatīties to viss kā gaisā, tur redz tas mājas, viss tur zemi, kāds tur izskatās gaisā, tur ir kā interesanti baigi. Kā, nu,
nav tāds kā redzēts baigi. Kā to kā filmējot, es neteikšu, ka baigi tas dod sajūtu, kā ja tu dzīvajā redz visu to, tad tas ir savādāk. Tu redz, ka smuki tur ir. Bet, tas baigais sīkums it kā. Bet tā interesanti tur lidot. Vienīgi, kad tur cēlās gaisā tas lidmašīna, sākumā, tā, ka ceļās tur tāds īpatnējs sajūti. Bet, kad tu esi gaisā, tad tev kā bišķi spiežās, tur tā kā tev smadzenes spiež tur tā. Tas tikai minimāli. Jā, man tā bija, bet, man tik tā, ka nav noticies tā traģiski. Bet, kad nolaidas lejā, tur arī kā viss kārtībā, nekas nenotikās. Tā, kā es uz Tamperi, kā esmu piezemējis. Vienīgi tur interesanti tas, ka Tamperi ir ļoti maziņi lidost. Vēl maziņāks nekā Rīgas lidost. Daudzreiz, kad tur kaut kāds kā 3 lidmašīnas tik varētu būt, tajā lidostā. Tur baigi maziņš, bet nav tik sliktā, kā lidojot. Vienīgi, protams, ka tur tieši kā BMW bija, kā savāds mums un aizved uz to pilsētu, kur mums vajadzēja. Un tas pilsētas saucamais ir Loimā. Es viņu saucu pa Loimu, jo īsināt bišķi. Tur, kā mēs tieši pa ceļām braucam, viss tur bija tie akmeņi, tādi smugu baigi, viss tur kalnāji. Bet vienīgi, kad atbrauc uz tieši to Loimu, tur pilns ar laukiem, tur, tikai kā raži ir jābūt. Kā nav kalnains vispār, tas ir tā baigi interesanti, tā kā gandrīz vai Latvijas būtu. Bet mājas tur arī tāds interesants baigi. Es biju visu laiku pie sevis domājis. Tāds sajūta, ka es esmu Amerikā ieradies, jo tāda sajūta, ka, kalnains tur, tas mājas, ka es tā kā Amerikā būtu. Bet, tas ir kā Skandināvijas tās mājas viss. Vienīgi beidzamājā, ka redzēju, ka skolā tur kaut kādājā es aizbraucu. Tas ir, kur es strādātu, kā praksēm tur. Ja es neesmu šeit, lai atpūsties vienkārši, jo man ir kā vajadzēja strādāt, kā bišķi. Bet, nav tāds kā baigās slodzēm, vienkārši, kaut kāds dažs darbs. Jo galvenais, kas šajā programmā ir tas, ka tu dzīvo un skaties, kas ir Somija. Lai tu zinātu, kā ir Somijā, atšķirot, kas mums Latvijā ir. Tā, lai, zinātu. Pirmo, ko tur es darīju vispār, vienīgi es kā 2 nedēļas tur strādāju praksē. Vienīgi, ko tur 2 nedēļas, tas ir diezgan padaudz, lai, paliktu Somijā. Tur vajadzēja atjaunot beņķus, tur noskudavēt tos dēļus, tos vecos, un daži samainīt, kurus vajag jauns. Tie, kuri, tādi ritīgi neglīti izskatās sasprāguši. Tie, kuri labs, tie atstājām tur. Vienīgi, ka mēs noslīpējam tos dzelžus, tur pēc tam nokrāsojām, tad tur dēļus noslīpē, un tad arī nokrāsojam visu. Un tad tie, kuri daži vajadzēja nomainīt, tad sazāģēju, noslīpēju un nokrāsoju arī tie, kuri vajadzīgi bija. Un tad bija tādi normāli tie beņķīši, jā. Vienīgi brīžam, kad nebija ko darīt, tad es palēšu to pacēlāju tur, ka es tur cilāju uz augšu un pēc tam nolaižu lejā, ka man nav vispār ko darīt. Pat arī, ja man ir ko darīt, tad es vienkārši prikolu pēc tur. Un tad, kad es viss atjaunojis, protams, tad savu draugu tur, kā kursnieku otru, jo tur 2 mums jābūt. Un tad mums ir kā nākošais bija, kad pabeidz visus tos beņķus nokrāsot, noslīpēt, atjaunot visu to. Kā vajadzēja vēl riteņus labot. Vienīgi tas nav kā galvniecības sakars, bet, sanāca tā, kā riteņus vēl bija jāpiepalīdz. Es neko nejēdzu ar tiem riteņiem, kā ir, bet piepalīdzēja, ko vajadzēja. Atslēgas kaut ko atnes vai pieturēt, vai arī tur piepumpēt tos rieps, visu to. Vienīgi arī, kad tur brīžam nav ko darīt, tad vienu riteni paņēmis un pabraukājis mazo. Jāsaka, to riteni pirms braukšanam. Jā, tāds bija tur braukšanas man. Un vēl arī, kā es tur kā skapī bija kaut ko atradis vienu lietu. Jā, sklīca klāt. Jo. Leciet, kā atspīgas bumbas, kurīt ir klāt uzrepot ķipa iekšā šajā repu industrijā. Jā, es tur kā repu tur veidoju, kā, jo man nav pilnībā ko darīt, tad es izveidēju hobi kā, repošanu vienkārši, lai būtu ko darīt.
lai būtu aizņemts bišķi pats. Jo neesmu dzīvīs, kur ir nabadzīgi un notiek. Nu, ķipā, kā es nometu mikrofonu, jo es taču nemetīšu nabagu mikrofonu, tur man paliek žēl bišķi. Jā, tad nolikšu atpakaļ. Nu, protams, šie ir visi kā 2 nedēļas kā kopā, kā kaut kā, nu, tad, kad mēs esam padarījuši bišķi, ka tieši tas laiks, kā beidzas darbdiena, tad mēs aizbraucam uz nometni, nu, kur mēs dzīvojam. Visu 2 nedēļas. Es parādīšu, kāds ir ārā tur, kas Somijā, ko tas paliek. Ko šitie, kur paliek, tur ir kur tāds smuks tieši būdiņi, tur ir kā treps tieši, kad tas iet uz leju. Tas principā gandrīz vai kā kalnaiņš, vai kaut kāds tur. Vai tur šitie ir sanākā virtuve, kur ir pārēst viss, šitie būdiņš viss. Šitai jābūt pirts. Šitas nebija pirts, jo tas bija, pirms tam es domāju, ka tas bija pirts, bet pirts bija citā vietā. Bet, nu, ir zināms, kur ir pirts jābūt. Tad viss kārtībā. Tur ir tā kā grils ir iekšā, tad, nu, kā atpūtas, tad, kā vajag uzcept kaut ko. Šitai ir dušs, kā jābūt kā pirts dušam, kad aiziet pirtī, un kā pēc pirts, kad tur nomazgājas aiziet. Tā duša, kas tam pirtī ir, tas ir vienīgais duša, kas ir, kur var mazgāties vispār. Bet tā duša ir ļoti smuks arī, tur tā grīda ir apsildīts, kad tur sildās. Vienīgi tas, kas ir interesants, tur viņiem ārējā tas, nu, kur tā duša ir tieši, un vēl citajiem. Kā paklājas, ka viņiem ir tas birsts, kur tāds gudri, tas diezgan, kā tur to kurpus paņem un tur tā kā noslauc, lai tur kaut kāds akmentiņi vai dubļi tur nebūtu, ka noslauc nost. Vienkārši, bet labs ideja tāda, kur es nav redzējis. Man gandrīz vai pašam jāuztais tāds arī. Šitam augšķūnī, šitie ir miskas, kur izmest ārā. Un tā, jā, tur ir tas smugs dīķīts, tāds tīrs, tādā mežā tur iekšā, kā patālu, kā pilsēta mazo. Un jā, tāds ārējais ir. Vienīgi tas ir kā, es nezinu, vai dīķis vai ezers, viņš skaitās, bet nu viņš nav baigi liels, bet ļoti smugs dabas kāds tas, kā dīķis, tur kā var iemērcēties iekšā pēc sakarsēšanām. Bet vienīgi es diemžēl kā nav ticis pirtī tur, bet nu vienīgi tur iekš iet, kā var redzēt tur, kā izskatās. Bet nu es nav ticis tur karsēties un iemērcēties iekšā, jo mums kā neļāva, kur it kā varēja, nav teikt. Vienkārši ir iemesls, kāpēc. Un vienīgi, ko mēs pirmo paņemsim, nu, kā mēs paņēmām to pirti, kā, nu, kāds iekš izskatās. Tagad to, kur ir tas ēdam zāli jābūt, kur mēs ējam, nu, tas virtuve visu, kas arī tur viss remontēts, tā, viņš bija pirms tam savādāks, bet tā viņš smuki izskatās viss, tā iekš, tāda moderna, gaiša, tīra, tā, kā konfekti. Kā virtuve arī tur viss labs tur izskatās, tur, jā, tur viss ir labi uztaisīts tur. Un tur, ko es tajā istabiņā savējā, ka tur tā toleta, kā viss tās, nu, tīri, tur tā remontēt smuka tur, ka nav nekādas sūdzības, bet tur ir tāds interesants viens tur, tieši pie izlietnes blakus tur ir tāds dušgalvu. Šitas, kad domāts, ja tev vajag, nu, kaut ko podām vai izlietnēm tur, nu, mazgāt nost, kā ar to, ka tecina un tur, nu, nomazgāt nost, ka nav kaut kādām salvetēm vai ka pašam tur jāštakst ar roku, nu, papildina ūdeni un tad mēģina tā tur notīrīt visu. Tas, nu, tas ir labs izdomāts tāds, jā, ka tur var, nu, nomazgāt, ka gandrīz vai podam, ka nevajag birst ņemt, ja gadījumā. Nu, es teicu, ka mēs nometnē dzīvojām, nu, kā tos 2 nedēļas viss, kā tur, kā mežu varēja redzēt, nu, es jau pieminēju, ka meži tur ir, kā šitie Erasmus Plusā, kā arī mežinieki iet strādāt tieši, nu, sakop tur mežu viss tur, lai, nu, nav tāds noaudzēts tas mežs, lai, nu, kaut kādu būtu tāds viss smuk tur, kā odziņam jābūt. Un šitas, kuri viņi kopuši tur, nu, tur viss, kas sazāģēts, tur nopļauts, tur viss kā netāli ir no nometnes. Tagad es varu stāstīt par izklaidēm, kāds tur ir. Protams, tur kā skolām pašam ir savs, nu, kaut kāds tur
izklaids. Tur biljārda galds un galda tenis es biju spēlējis tieši. Un tie, ko es parādīju, tie, ka es TikTokā laivā taisīju, tiešraidi. Kad man nebija ko darīt, tad es kā tiešraidi taisīju. Un arī es, kad esmu istabiņā, tur iekšā tajā nometnē, tad man nav ko darīt, tad es vienkārši uztaisu to laivu, lai man būtu ko darīt un runāt ar citiem, tad viss. Un tur ir vēl cits izklaids, kur, es nav bijis, bet kā tur var aiziet, kā tajā loimā. Kā, piemēram, tur ir bowlings, kur es gribēju, bet netik tur. Tur ir kā baznīcas, kur var aiziet. Tur ir kā muzeji, tur ir traktoru muzejs viens, es nezinu, kā viņus sauc. Es neesmu somietis. Kā es teicu, ka tiem es netiku tad izklaidēm. Kā izklaids man bija, kā pa veikalam iet, jo man tikai ir prakse, nometne. Visu laiku tur es tikai tur. Tad es netiku izklaidēm, tāda man ir veikali, bet tur ir kā Prizma, Tokmani, Lidl, City Market, kā rautējies galvniecības, tad ir būvniecības jābūt. Un mans mīļākais vieta, tas ir Motonet. Motonetā tur daudz visāds kā brīnum, kā es teiktu. Motonet skaitās kā servis, kaut kādam mašīnas aksesuāriem, tur rezervas daļas. Un tur kaut kādiem riteņiem tur vēl ir, bet tur arī kā galvniecības lietas, kur var nopirkt. Tad es biju nopirkts tieši tajā Motonetā viss, ko tad es gribu instrumentiem. Bet aiziesim uz manu darbnīcu parādīt. Sveicināt darbnīcā. Tas ir somu maiņš, kas bija no Somijas atvests. Un es parādīšu, kas tur iekšē ir. Ko es tur parādīšu. Pirmo rekord bīdmēru, tas ir, kas smalkāks pa milimetru rādās, tāds bīdmērs. No MTX stūls, tas ir kā Somija būtu no Motonet, šitā bīdmēra ir kvalitatīvu, tas, kas īkāk milimetru. Tad es vēl paņēju klucīti, nevis klucīt vien, bet klucīšus 3. Un kas tie jābūt ir? Redz, ka mirka. Un šis ir slīpēšanas klucis. Tas domāts, kā paņem smilšu papīru. Kad sagriež cik vajag, tad uzliek apkārt un tu slīpē, tas ir slīpklucis. Tad es vienkārši paņēmu, jo kāpēc ne? Tad es vēl nopirku urvgaliņus, vienkārši urvgaliņu, tad paņēmu. Viens ir 16, viens ir 20. Es būtu vēl paņēmis, bet nesanāca. Tad man tikai tie ir. Tad es nopirku nazas, šitādu nazas, tur paņēmu Bako. Ļoti kvalitatīvs nazas, ka kaut kādām kempingām vai ko. Papīra nazas 9 mm. Tas ir kā mirka tieši konkrēti. Latvijā nepārdodās šitāds, es nav redzējis. Tad es biju paņēmis, jo mirka. Marķieris, pilots, tušs, pilots, zilā krāsā. Zīmuls, tas ir, tāds smalkais zīmuls, ka nav jāsaka. Ar rezervas paņēmis. Baltais marķieris, pilots, urbio adapters, kā pagarinājums. Bet šīs nav kā parastais, bet šitas ir, kuram var leņķis. Kaut kāds bišķi leņķis nav, tad var uzlikt. Bako 10. torks, caurumiem ir krūgriežu komplekts Bako. Tāda trikolēģi kāda zīmējumi, ka tieši, lai zinātu, kurš ir kurš. Pa atlaides nopirkt. Elektriķa mīnus galiņas krūgriežu. Tas ir kāds plasmasam, tas domāts elektrībām. Krūvē tad var pieskārties, lai tu nedabū trāvu tieši no tos krūgriežus. Un stūrenis. Tur stūreni nopirkt vēl arī. Tas nav tas parastais stūrenis, kas ir un šitā. Bet šitas ir, kā bīdās, ka kāds attālumu vajag. Man pašam ir to rekord, tas Stanleys. Bet kas problēma ar to Stanley? Tas, ka viņš nav 90 grādos, kas man neīpaši, šis plasmas arī, tad man tā. Bet, viņš funkcionāls ir. Šitas ir 90 grādos, es biju apstījies. Viņš ir kvalitatīvāks, viņš ir metāla tieši. Viņam ir adaptīvi, tādu, lai atzīmētu, ka ne ar zīmulu. Un, vienīgi tas maziņāks, bet, tas, ka priekš kaut kādiem cīkiem darbiem es gribu, jo brīžam man vajag. Un šitie visi, ko es nopirku. Nav daudz, bet tā pietiekam.
Bet tas, principā, nekas nav, ko es nopircu, jo tur ir vēl vairāk, kas bija. Tur bija pilns cimdiem, tur plauktā, tur ir urbgaliņi daudz. Nav baigi daudz, bet ir izvēles un zināmas firmas daudz. Tur nav kaut kāds lētās. Tur ir daudz mirkas lietas. Tad, mirka, protams, tas ir somieši, tad kur bez mirkas instrumentiem un lietām. Kā es teicu, ka tur ir mašīnas daļas, ir daudz audiotehnikas priekš mašīnas daļām. Tad kaut kā tur es riteņu bišķi paspēlēju. Tur ir leņķis slīpmašīnas lietām un daudz visādas lietas. Viņš ir gandrīz vai kā tiem Latvijām, tur, kas pārdod, bet tur ir daudz, kas, vienā vietā, kā ir. Ka nav tikai kaut kāds, kas servisiem ir atsevišķiem, tur galvniecības atsevišķi veikali. Ka tas ir viss kopā. Tas, kas man patīk. Un vēl es gribēju uz vienu sporta veikalu, ka gandrīz blakus tur Prizmai, bet vienīgi, kā es aizgāju, tur bija ciet. Kā vairāk tur netīrgojās, kā es biju bišķi bēdīgs, bet, ko tu padarīsi, ja nav, vai ne? Tas, kas interesanti ir Somijā, kā drēbes un instrumenti, ir lētāks nekā Latvijā. Varbūt tas citas lietas ir apmēram tāda paša cena, bet ir lētāks, kur var nopirkt Somijā. Bet dārgāks ir tam produktiem, kaut kādiem ēdieniem tiem. Tie visi kā dārgāks. Bet, it kā var teikt, ka ir vidēji. Nav astronomiski, bet ir cenas dārgāks. Es teikšu, ka produktiem, kas tur pārdodas, ka viņi dārgi, bet tie produkti ir kvalitatīvi. Un lielāko daļu produkti ir ražot no Somijas. Dārzeņi, piens, tur zivs, viss. Un kaut kādiem dzērieniem arī tiem saucamiem cukurūdeniem, ko es saucu viņus. Bet jā, tur viss tā kvalitatīvi ražots, tā nav sūdzības. Protams, tur Somijā viņiem ir augstāk algas, tad viņiem sanāk dārgāks. Viņiem savādāk ekonomika, katram valstim ir savs, cik viņi nopelna, un tāda veidojās tur tas cenas un ko. Tas ir principā viss, kas man bija šīs 2 nedēļas, viss, ko es darīju, ka tikai pa veikaliem un strādāt. Praks. Vienīgi, kad pagāja tās 2 nedēļas, mēs kā viss sagatavojuši, ka tur viss kārtoja somas, ko tur vajag, ka pirms lidojumu, un tur parādīsies process, tā braukšana atpakaļ uz Latviju. Ja jums patīk šīs video, ko es biju stāstījis par Somiju, jūs varat uzspiest like. Ja jums nepatīk šīs video, ko es stāstīju par Somiju, var uzlikt dislike. Ja jūs negribat palaist garām kādam no jauniem video, ko es publicēju, jūs varat uzspiest abonēt un uzspiest zvaniņu, lai nepalaist garām, lai tur parādās paziņojums, kad ir jauns video no manīm. Un jā, un tas ir par Somiju, kas man bija. Uz redzēšanos!